Vienmēr meklējiet patvērumu pie Dieva no elles. Vai zini, kā ir? Izpētīsim elli. Elle ir tumša. Ļoti tumša. Ir 7 elles vārti. Katrs vārti ir paredzēti dažādiem grēcinieku līmeņiem. Elle ir 19 eņģeļi, un Malik ir elles glabātājs. Šie vārti tiks aizslēgti ļaundariem, un viņiem nebūs cerības kādreiz no tiem izbēgt. Kad Elle tos redz no tālienes, viņi dzirdēs, ka tas trako un rēc. Viņu mokas netiks atvieglotas, viņiem arī nepalīdzēs. Pravietis Muhameds, lai viņam miers un svētības, teica: uguns, ko dedzina cilvēki, ir tikai viena no elles uguns 70. daļa, paradīzes līmeņi paceļas un elles līmeņi iet uz leju. Elle ir plaša un ārkārtīgi dziļa. Reiz pravieša Muhameda pavadoņi, lai viņam miers un svētība, dzirdēja dīvainu un šausmīgu skaņu, ko nedzirdēja citi cilvēki. Pravietis Muhameds, lai viņam miers un svētības, teica: šis ir akmens ellē, kas tika izmests no elles malas pirms 70 gadiem un ir nepārtraukti slīdējis lejā un tagad sasniedzis dibenu. Un liekuļi atradīsies elles zemākajos dzīlēs, tajā ir karsti vēji, melni dūmi un verdošs ūdens. Elles uguns patērē visu, iznīcinās visu, un neko neatstās neskartu. Tas sadedzinās ādas, tas sasniegs kaulu, izkausē kuņģa saturu, ieies sirdīs un atklāj to, kas ir visdziļākais un svarīgākais. Viņiem nebūs nekāda ēdiena, bet gan rūkts, nepatīkams ērkšķains augs, kas nec pabaros, ne arī remdēt izsalkumu. Briesmīgs koks ellē būs grēcīgo barība kā izkausēts misiņš. Tas vārīsies viņu iekšienē kā kašķa ūdens vārīšanās, koka augļi ir kā velnu galvas, un viņiem dos dzert maisījumu no verdoša ūdens un eļļām. Cilvēki dzers tajā esošo cilvēku sviedrus vai sulu. Un viņi kā sodu baros degošās ogles un elles uguni. Viņu drēbes būs no uguns un darvas. Un ellē ir degoša jūra, ko sauc par Bāharu, un upe, kas iztek no sieviešu netiklētāju privātajām daļām. Elles, uguns cilvēkiem kaitēs viņu privāto daļu smaka. Un tur ir daļa ellē ar nosaukumu Zamharir, kas ir ārkārtīgi un rūgti augsts, un ēdieni un dzērieni tajā ir rūgti augsti. Ellē atrodas cietums ar nosaukumu Bolus, arī tajā ir bēdu aka, un ieleja ellē, ko sauc par Vaelu. Un kalns ar nosaukumu Sauodu, un cilvēki uzliek savas rokas, viņu rokas izkusīs, kad viņi uzliek savas kājas, viņu kājas izkusīs. Ellē ir 70 000 ieleju, katrā ielejā ir 70 000 zaru, un katrā zarā ir 70 000 māju, katrā mājā ir 70 000 plaisu, katrā spraugā ir 70 000 čūsku, un katras čūskas malā ir 70 000 skorpionu. Tie, kas netic Dievam un viņa patiesiem sūtņiem, tie, kas taisnos cilvēkus padarīja par dieviem, tie, kuri kādreiz ticēja kaut kam vai kādam, var dot viņiem citu labumu, nevis Dievu, un radīja dievus no akmeņiem un pielūdza tos, tie būs elles degviela. Dievs teica: baidieties no uguns, kuras degviela ir cilvēki un akmeņi, kas sagatavoti neticīgajiem. Dievs teica: protams, jūs neticīgie, un tas, ko jūs tagad pielūdzat bez Dieva, ir degviela ellei. Tu tajā ieliesi, ja tie būtu bijuši dievi, viņi tur nebūtu iegājuši un visi tur paliktu. Un cilvēki raudās un klieks ellē. Dievs teica: viņiem mēs pievienosim mokas mokās. Grēcinieki tiks sodīti ellē, bet viņi nemirs, un elles sods ir mūžīgs neticīgajiem un politeistiem. كان
وننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Virs elles ir tilts, ko sauc par sirēt. Tas ir slidens un nestabils, tam pāries pāri visi, pat pravieši. Taisnē ies cauri kā zibens, daži ies kā acis pamirkšķināt, daži ies kā sacīkšu zirgi, daži ies kā mūļi, daži ies lēnām, un daži tikai kustinās kājas. Ātrums būs atkarīgs no viņa darbiem, kāds šķērsos to droši, kāds būs saskrāpēti, bet droši, bet daži tiks paslīdēti un iemesti ellē, un tie, kas tai šķērsos, ieies paradīzē.